Jā, izstādes nosaukums ir Tīrs griezums. Manā dzīvē ir tā, ka es ļoti daudz strādāju tekstiem. Man iznāca arī izdomāt kaut kādu firmu nosaukumus, žurnālu nosaukumus un vēl visādas tādas. Vienkāršāk izsakoties bija tā, kad es beidzu studijas, es pabeidzu, es iemācījos zīmēt, gleznot un vēl tur visādas lietas. Un, kad es biju ārā uz ielas, es nezināju, ko darīt. Un tad es pamazām sāku nodarboties ar kaut ko citu. Proti, tāpat ar mākslu, bet no tām citām formām. Es sāku veidot kaut kādus objektus, apgleznojot viņus. Un, es tā meklēju kaut ko. Un tur man nebija neviens pedagogs, jo akadēmijā toreiz vēl tas viss bija diezgan tā, teiksim, klasiski. Un tā es sāku ar to nodarboties. Un, lai cilvēks varētu normāli strādāt, viņam vajadzīja kaut kāds novērtējums no malas. Un tā arī bija, ka atbrauc vācu kuratoru delegācija. Viņi uzzināja, ka ir tāds es, kurš ar kaut ko mistisko dara, nesaprotam. Atnāca ciemos un viņi bija pārsteigti. Un tas bija tāds atbalsts, ka es sapratu, ka es esmu uz pareizā ceļa. Tas ceļš bija tāds droši vien grūts. Tas nav domāts varbūt tādai plašai publikai, bet kuriem ir kaut kāda interese, kaut ko jaunu uzzināt, nevis tur baroties jau kaut kādām gatavām lietām. Un es nestrādāju priekš publikas, es taisu to, ko es gribu, un tā godīgi man arī tā publikas viedoklis tā, godīgi sakot, maz interesē, jo es zinu, ka ir cilvēki, kur mani saprot, interesējas par manu mākslu, un ar to man arī pietiek. Te man ir daudz kaut kas ir aizgūts no televīzijas un no kino, tāpēc, ka tie ir tādi mēdīji, ko es saprotu un interesējos. Tā kauna piesardzošā lapa man tā kaut kā vīrieti arī tā ļoti interesēja. Un mans kursa biedrs, dizainers Edgars Grīnfelds ir speciālists veidošanā, un es viņam palūdzu to uztaisīt. Es izmantoju visādus nekorektus vārdus un pacēlu augšā latviešu lamvārdus, un arī zīmējumos ir visādas anatomijas, un es domāju, tā vīdes lapa ir kaut kā piesedz man to visu kaunu, ko var piedzīvot izstādē.